Ventspils teātrnams Jūras vārti ir kā liels, dzīvs un mūžam mainīgs organisms. Pēc rekonstrukcijas, kas tika veikta pirms 10 gadiem, šī kļūsi par Ventspils kultūras dzīves centrālo vietu. Uz Jūras vārtu skatuves spēlē slaveni mūziķi, šeit tiek izrādītas Latvijas un Eiropas mērogā atzinību guvušas izrādes. Tiek rīkoti arī dažādi festivāli. Teātrnama foajē un mazajā izstāžu zālē aplūkojamas mākslas darbu un arī fotoizstādes. Tomēr viss šis lielais mehānisms darbojas pateicoties cilvēkiem, kuri mīl savu profesiju, savu darbu un Jūras vārtus, savas otrās mājas, un arī apmeklētājus, kuriem par prieku tas viss tiek paveikts. Teātrnams viņiem patiešām ir kā otrās mājas, jo šeit dzimst sapņi un plāni, šeit tiek apspriests, diskutēts un piedāvāts, šeit kolēģi un dombiedri viņus sadzird. Neviens cits skatītājiem precīzāk neizstāstīs tieši, kur slēpjas šīs ēkas un skatuves noslēpums, savdabība un burvība, kur rodas šī īpašā atmosfēra. Katram, kurš te strādājis agrāk vai strādā šobrīd, ir sava īpašā attieksme, savas jūtas, savs stāsts, kurā ietvertas gan atmiņas, gan iespaidi un emocijas. Piedāvājam ieklausīties šajos stāstos. Jāsaka, tālajā 2009. gadā līdz ar atjaunoto Jūras vārtu atvēršanos, tas bija ļoti liels izaicinājums. Es gan iekšēji savā jaunības maksimālismā tajā laikā biju ļoti pārliecināts par savu darbību, un tieši tā arī strādāju. Izaicinājumi bija, protams, ļoti lieli, jo tādā amplitūdā un tādā piedāvājumā profesionālās mākslas, teātri, koncerti un cita veida skatuves māksla līdz šim pilsētā vēl nebija piedāvāti, un līdz ar to bija ļoti pārdomāti jāorganizē menedžments. Tie 5 gadi, ko es strādāju Jūras vārtos, jeb Kurzemes filharmonijā kā vadītājs, man pašam tie bija ļoti personīgi, deva ļoti lielu izaugsmi manā profesionālajā darbībā. Un es domāju, ka tas arī, priekš nākamajiem darbības gadiem pašiem Jūras vārtiem, kolektīvam. Tas noteikti arī bija kaut kāda pēctecība, bija labas iestrādes, un kad atlika tikai vienīgi turpināt un attīstīt. Protams, šobrīd laiks ir pagājis, nekas nestāv uz vietas. Pats galvenais arī pilsēta vienmēr ir kustībā, vienmēr attīstās. Šobrīd nenormālos tempos ir jau pilnīgi nesalīdzināmi apjomīgs liels projekts kā koncertzāle Latvija, kas ir atkal, Kurzemes filharmonijai ļoti labs izaicinājums. Un jāsaka tā, šai pilsētā ir tiešām ļoti interesanti strādāt, jo ik pa kaut kādai 5 gadai, ir ļoti radikāls pārmaiņas ar dažādām novitātēm un dažādiem pagriezieniem. Aktīviem cilvēkiem ir ko darīt šajā pilsētā. Tajā Jūras vārtu darbības sākuma posmā, protams, ka mēs bijām uzlikuši sev par mērķi, un arī pilsētas pasūtījums bija tāds, pilsētas vadības pasūtījums, ka ir jāapmierina maksimāli visas mērķi grupas, sākot no vismazākā, no bērnu dārza, vecuma bērna, skolnieki, vidusskolēni, jaunieši tātad, līdz pat vecākā gada gājuma cilvēkiem. Tā kā mēs arī centāmies to repertuāru atlasīt tā, lai visas mērķi grupas būtu apmierinātas. Izstādes ir, jo Jūras vārtos ir lieliski izstāžu zona ar visu izstādēm nepieciešamo aprīkojumu. Un, ņemot vērā arī lielo pasākumu un lielo apmeklētāju skaitu Jūras vārtos, tā ir ļoti pateicīga vieta arī, kur izstādes eksponēt, jo viņas vienkārši jau piesaista un redz ļoti liels auditorijas skaits. Tā kā tā ir ļoti vērtīga vērtīga ekspozīcijas vieta, kas tika izbūvēta Jūras vārtos, paredzēta respektīvi, un tas joprojām ļoti vērtīgi arī darbojas līdz pat šai baltai dienai. Tos interesantos momentus jau varēja baudīt tajā brīdī, kad tu strādā nevis tikai tīri kā administratīvais cilvēks, bet arī pats, ņemot un organizējot, jo man sirdī tuvi ir dažādu veidu koncerti, ko es pats arī personīgi organizēju Jūras vārtos, vai, masu pasākumi, lielie pilsētas svētki, un, protams, ka tur neiztikt bez dažādiem kurioziem, pārpratumiem un tam līdzīgi. Tagad varbūt uzreiz man nekas tāds ļoti īpaši nenāk prātā, bet katrā gadījumā tā aizkulišu darbība, bez tā neiztikt. Tur vienmēr ir kaut kādi vai pārpratumi vai patiešām amizantas situācijas ar dažādiem mūziķu raideriem vai tehniskajām prasībām un pārpratumiem. Tā kā, jā. Teātrnamā Jūras vārti es ienācu gandrīz pirms 3 gadiem. Jāsaka, ka man tūlīt novembrī būs 3 gadi, kā es šeit strādāju.
Jāsaka, ka es no sākuma biju ļoti nobijusies, bet, ja man nebūtu iepriekšējas pieredzes kultūrā tieši Ventspilī, nu, tad es varbūt šaubītos nākt vai nenākt. Jau tā bija lielas šaubas, bet, nu, izaicinājums tas bija liels, un es sev to pieņēmu, kad ir kaut kas dzīvē jāmaina, un arī, ja tev piedāvā šādu iespēju, kāpēc neizmantot. Katra diena ne tikai man, bet arī kolēģiem ir savādāka, jo praktiski mēs šeit pavadam ļoti lielu dienas daļu. Jāsaka, ka šeit gandrīz tās ir mūsu otrās mājas, varbūt kādam tās pa citu dienu ir vienīgās mājas, jo darba diena mums šeit sākas sākot no 9 un reizēm beidzas tikai 12 naktī, jo mums ir gan jāsagatavo pasākums, gan jāsagaida mākslinieki, gan jānovada pasākums veiksmīgi, gan arī jāpavada mākslinieki, un tā nemanot paiet visa diena. Un jāsaka, es tiešām gribu pateikt lielu paldies saviem darbiniekiem, jo šis darbs nav viegls. Šajā darbā var strādāt tie, kas ar visu sirdi un dvēseli atdot kultūrai, atdot to kas patīk, to, ko mīl, jo ir kaut kurā brīdī ģimene laikam reizēm cieš, un tiešām jāsaka arī paldies ģimenei, paldies, kad vēl pacieš, vēl uztur, vēl, jo, un kad ir kopā vēl, jo, tas ir ļoti grūti, jo brīvdienas, svētku dienas paiet darbā, un nevienmēr to saprot ģimenes locekļi. Tā kā mums laikam ir ļoti daudziem veicies, arī man, kad ir ar ģimeni šī sapratne ļoti liela, kad mēs saprotam, vīrs saprot, ko es daru, un bērni arī mēģina saprast, ko es daru. Jā, es jau pieminēju kolektīvu, mēs šeit neesam daudz, mēs šeit esam kopā visi 26 cilvēki, un katrs ir savas jomas speciālists, un jāpiezīmē, ka mēs bez neviena nevaram iztikt, jo katram ir savs darbiņš, sākot ar dežurantu, kurš pirmais sagaida klientu, kā mēs sakam, sagaida pasākumu apmeklētāju, un tālāk jau seko pa drāti seko, tālāk viss. Un lai pasākumu apmeklētāji būtu apmierināti, lai viņi šeit labprāt gribētu nākt, lai viņiem šeit patiktu, lai viņi būtu tīrās telpās, un tas ir apkopēja darbs, lai viņi šeit būtu kvalitatīvs pasākums, tas ir producentu darbs, un lai būtu daudzveidība, lai būtu dažādība, un tas viss kopā veido visu šo lielo teātra namu Jūras vārti kolektīvu. Tā kā paldies darbiniekiem. Mēs arī strīdamies, bet strīdos vienmēr dzimst kāda patiesība, un strīdos dzimst reizēm ļoti brīnišķīgas idejas, un tas laikam ir tas galvenais, kad mums ir jāprot gan strīdēties, gan arī būt vienotiem, un dot prieku Ventspilniekiem, dot prieku pilsētas viesiem ar savu kvalitatīvo darbu, ar pasākumu dažādību un daudzveidību. Es tātad Jūras vārtos esmu viens no jaunākajiem darbiniekiem un jaunākajiem nevis vecuma ziņā, bet tas, ka es tā esmu pavadījusi vismazāk laika, bet tas nekādā veidā nenozīmē to, ka es te justos mazāk piederīga vai kā citādi, jo pirmām kārtām ir tas, ka kolēģi jau uzņem tevi jau no pašas pirmās dienas, ka tu būtu šeit savējais, ka visi tevi uztver ļoti draudzīgi, un par kolēģiem es gribētu teikt, ka, protams, tas viss ir kā viens liels organisms. Katrs dara savu darbu, un katrs savu darbu dara ļoti labi, un tas viss lielais kopums ir tas, ko cilvēks ierauga, kad viņš atnāk uz kādu pasākumu, un viss ir kārtīgi noorganizēts, viss ir tīrs, viss ir patīkams, un tie ir tie mazie procesi, ko varbūt cilvēks parastais ikdienā atnākot uz koncertu neredz, bet pirms pasākuma tas ir bijis ieguldīts ļoti liels darbs, un skatītājs ir tas, kuram ir tas gods plūkt šī darba augļus. Tas ir pirmām kārtām. Un otrām kārtām pašas telpas jau ievieš tādu bijību, gribās izslieties varbūt taisnāku muguru
un liekas, ka tu esi atnācis baudīt kaut ko īpašu. Un man liekas, ka šī sajūta arī ir ļoti svarīga, kas piešķir cilvēkam tādu vēlmi izprast, dzirdēt, zināt un vienkārši justies īpašam. Es domāju, ka ir tā, ka cilvēks, kas strādā kultūras jomā, viņam ir izstrādājusies tāda īpašība, ka tu mācies ļoti daudz un dažādus kultūras izpausmes veidus. Un man gribētos teikt, ka gan baletā, gan operā, gan teātra izrādē, gan tautasdeju koncertā, jebkurā var atrast kaut ko tādu, kas ir katram skatītājam piemērots. Protams, ir savas lietas, kas patīk vairāk vai mazāk, bet es domāju, ka tā ir sava veida izglītība. Jo mēs spējam spriest par lietām, jo vairāk mēs redzam, jo vairāk mēs spējam spriest par lietām un veidot savu personisko viedokli un mācīties no katra. Līdz ar to mums, kā Jūras vārta darbiniekiem, ir šī unikālā iespēja apmeklēt visus pasākumus. Un līdz ar to mūsu kultūras var teikt, gaume un izpratne veidojās tieši procesā. Šobrīd izaicinājumi ir daudz. Un izaicinājumi ir tādi, pie kuriem noteikti gribās ķerties. Principā šobrīd aktuālākā ir mūsu ventspilniekiem vislielākā dāvana. Tā ir koncertzāle Latvija, pie kā mēs arī visi šobrīd ļoti cītīgi strādājam, jo darbs ir, protams, ne tikai celtniekiem, kas ieguldas visu sirdi un dvēseli tajā, lai mēs katrs ieiet šai mājā un justos labi, bet arī mēs kā producenti, arī mūsu valdes priekšsēdētāji un vispārējie katrs ir pielikuši savu roku un vēl joprojām pie tā strādā. Un mēs jūtamies ļoti lepni par to, ka mums ir šī unikālā iespēja būt vēstures lieciniekiem. Ventspilī kultūrā jau strādāju, šis jau būs 5. gads. Un sanāca tā, ka esmu jau pamazām iepazinis gan Ventspils kultūras dzīvi, gan daudz ko citu. Un iepriekš man darba pieredze bija vairāk saistīta ar tādiem izklaides pasākumiem un dažādiem citiem. Bet šobrīd esmu uzsācis jau darba gaitas Teātra namā Jūras vārti. Un šeit ir vairāk vai mazāk, protams, vērsts skatiens uz profesionālo mākslu. Un manā pāraudzībā ir profesionālie teātri visi Latvijas, ar kuriem tad ir šie sadarbības līgumi. Un tādā veidā ir bagātina savu redzesloku, un tieši saistībā ar šo profesionālo mākslu tiek piepildīta šī pieredze un gūts jaunas, kā teikt, atziņas arī par to, kas notiek Latvijā profesionālajā mākslā. Teātra namā Jūras vārts ienāca kolektīvā pavisam nesen, un jāteic, ka šajā neilgajā laikā esam veidojušies par tādu bagātīgu komandu, viens otru atbalstām un papildinām, un kopā spējam darīt lielas lietas. Tā kā mums vasara vēl ir priekšā, būs izaicinājums lielais, protams, mums kopīgais darbs būs Ventspils pilsētas svētki. Šobrīd arī mans darbs norit šo svētku īstenošanā tieši ar sponsoru piesaisti. Tā kā, kopīgi strādāsim un raudzīsim un veidosim svētkus kopā. Šajā darba jomā sanāk tiešais kontakts un darbs ar profesionālu teātru aktieriem un režisoriem, un tā ir tāda darba specifika, kurā tad arī nākas izzināt katru cilvēku un atrast īsto pieeju katram no tiem. Un nevienmēr tas izdodas tik veiksmīgi, kā iecerēts, bet, protams, pie tā tiek strādāts. Un tiešām nākas secināt, ka cilvēki ir tiešām dažādi. Protams, vairumā gadījumu kontakts un sadarbība izveidojās ļoti veiksmīga, bet, protams, nākas saskaties arī augstajā mākslā ar tādu kā augstprātību no izpildītāja puses, bet tas viss ir saprotams un arī vērā ņemams. Mans darbs tieši saistīts ar teātriem ir, un es vēroju un es pamazām cenšos izzināt arī šos apmeklētājus, kas apmeklē mūsu Teātra nama Jūras vārtu pasākums. Un tiešām jāteic, ka tie ir dažādi cilvēki, un arī viņiem ir savas prasības, un tiešām mēs kopā cenšamies izdabāt katram no apmeklētājiem, jo, kā mēs paši uzskatām, klients ir mūsu noteicējs, un viņam vienmēr ir taisnība. Tā kā cenšamies tiešām darīt visu iespējamo. Es Teātra namā Jūras vārti strādāju jau gandrīz no pašiem pirmsākumiem. Un
ir ļoti interesanti salīdzināt, kā tie bija pirms šiem 10 gadiem, kā tie ir tagad. Profesionālā ziņā noteikti mēs esam auguši itin visā, tostarp arī vizuālajā mākslā. Jā, un vizuālā māksla ir tieši tas mans lauciņš, kurā es darbojos. Paralēli tam arī esmu mākslinieks maketētājs šeit. Tā kā tā daļa, ko varētu teikt, nosaukt par vizuālo mākslu, zināmā mērā gulstās uz maniem pleciem. Kas tad tas ir tas visinteresantākais? Laikam jau tā iespēja būt klāt un sadarboties ar māksliniekiem, ar viņiem tikties, izvēlēties, izrunāties, ko mēs stāstīsim ventspilsniekiem, ko mēs stāstīsim pārējiem, tiem, kas nāk šeit, ko mēs te redzēsim, un kā tas viss kopā izskatīsies. Un to es arī novērtēju, ka man ir šī iespēja būt klātesošai tur, kur varbūt citi nereti nemaz netiek. Un tā spēja katram pārstāvēt šo savu jomu dziļi un tā līdz saknēm un pamatīgi, es domāju, arī ir vislielākais mūsu ieguvums šeit un mūsu spēks, jo katrs mēs esam profesionāls, katrs mēs zinām, ko mēs darām. Un ja mēs tiešām to zinām, tad arī ir izcils rezultāts. Prieks, ka varbūt arī jaunā paudze nereti tiek, teiksim tā, vilkta līdzi un nojauš un apjauš, kā notiek kultūras process, kas tas ir, cik tas ir izglītojoši un tomēr arī sniedz lielu pamatu turpmākā izpratnē dzīvē par to, kas notiek gan uz skatuves, gan izstāžu telpā. Es domāju, ka tas ir, šādā ziņā tas ir ieguvums, protams, laiks, protams, tās ir brīvdienas, bet, jā. Jā, tā ir samierināšanās droši vien ar brīvdienu neesamību šad tad, un ir dažādi gan plus, gan mīnus, tos te varētu skaitīt un uzskaitīt ilgstoši, bet jā, es domāju, ka kultūras dzīves ziņā šis ir centrs, un ja reiz centrs, tad arī liela atbildība, un visiem spēkiem cenšamies, lai viss būtu izdevies, un lai tas tā būtu vienmēr. Es strādāju Kurzemes filharmonijā jau 5. gadu. Es sāku kā producente, bet nu jau esmu vietniece administratīvos jautājumos. Un atzīšu tā, ka mans darbs sastāv no tādām divām samērā pretējām jomām. Tas nozīmē, ka viena puse ir samērā pragmatisks administratīvais darbs, savukārt otra ir pasākuma producēšana. Un es teikšu godīgi, tieši tādēļ es esmu šeit un šajā mājā, jo man ļoti patīk radīt svētkus visiem. Un man ir jāsaka paldies iepriekšējai vadībai arī, jo viņi bija tie cilvēki, kuri man pieņēma darbā. Un īstenībā man uzticējās, jo es pārnācu no pilnīgi citas sfēras. Un tiešām paldies, ka deva man to uzticības garantu, jo es uzskatu, ka es esmu īstajā vietā un man šeit patīk. Un tas ir tas galvenais. Man šogad paliek 8 gadi, kopš es šeit, no 11. gada atnācu šeit, nezinot, es zināju, kas tā ir pa iestādi, kas tā ir pa nozari, bet bez lielas saprašanas, ko tas nozīmē un kas tas kopumā dod pilsētai un tā tālāk. Es esmu ekonomists, mans darbs ir sausie skaitļi, tabulas, taču es vienmēr saku, ka man izaicinājums darbā ir gan katru dienu. Nekad nevar paredzēt, ko man pajautās, kādas pārskatus, kādā griezumā, kāda statistika un tā tālāk. Un man pašai arī patīk nozara noteikti. Es esmu arī priecīgi, man patīk nākt uz darbu, man patīk mūsu kolektīvs, un man liekas, ka svarīgāk ir dzīvē darīt to, kas tev patīk. Patiešām tas, protams, ir svarīgi. Viennozīmīgi šī ir tā vide, kurā nevar strādāt tikai un vienīgi naudas dēļ. Savā ziņā tam ir jābūt arī hobijam. Un no vienas puses tas tā arī ir. Ja? Ir gan tā viena puse, gan otra puse. Un ja mēs runājam par bērniem, tad jāatzīst, jā, bērni pie mums nāk, bet mēs noteikti gribam redzēt arvien vairāk jauniešus. Arvien gribās, lai tā plūsma palielinās gan šeit, gan arī ar skatu nākotnē, jau arī jaunajā koncertzālē.
Jā, vienīgais, ka mūsu bērni, paši darbinieku bērni, tie jau ģimenē, protams, pieņēmuši, ka tā ir svarīgā lieta, un tas teātris vai koncerts, tādi tie ir svētki, kas ir jāatnāk un jānoskatās, jānoklausās. Tā kā, mēs vismaz savus bērnus esam to ielikuši, ka viņi arī viss nāk un pasākumos piedalās. Tas ir tā. Mazliet mēs to kultūru arī caur mājām, caur draugiem, caur ģimeni arī tā kā popularizējam. Tādā veidā. Par savām otrām mājām es Jūras vārtus saucu jau 10 gadus. Strādāju šeit no pašas pirmās dienas, kā Jūras vārti tika renovēti. Citam tas liekas varbūt maz, bet mums tas ir ļoti daudz. Mans amats ir dežurants informators, un es uzskatu, ka mēs esam Jūras vārtu gan acis, gan seja, gan ausis, gan doma, un arī tādi mazi zibens novedēji, jo mēs atbildam arī uz telefonu zvaniem, savienojam ar visiem, un ja gadās kāds neapmierināts klients, tad mēs arī to visu varam vērst par labu, ar smaidu, ar labu omu, jo ienākot šajā telpā, mēs esam paši pirmie, un tātad arī paši galvenie, kas sagaida mūsu ciemiņus. Un mēs esam ļoti pateicīgi visiem tiem, kuri nāk joprojām pie mums un ir patstāvīgi klienti mūsu izrādēm, koncertiem, operām, baletiem. Tā tikai turpināt, es uzskatu. Viegli nav, sevišķi ir smagi nakts stundas, jo mēs arī šeit naktīs dežūrējam. Un ja noskan trauksme, kā redzat mums šie aparāti, tad mēs esam atbildīgi arī par šo trauksmi, un mums viss ir jāzina, kas jādara, kā jādara, bet tehnoloģijas ir tik pateicīgas, ka ja mēs arī Jūras vārtus aizslēdzam uz kādu brīsniņu, tas notiek ar vienu peles kustību. Šajā monitoriņā mēs uzklikšķinam un kustība tiek atslēgta. Mēs mierīgi varam tad doties mājās. Tā kā viss ir ļoti moderni. Kameras arī šeit mēs redzam uz visām durvīm, kas piebrauc, kad atbrauc. Tā. Baudīt koncertus, teātra izrādes un dažādas izstādes cilvēki Ventspils teātra namā Jūras vārti ierodas ne tikai no Kurzemes, bet no visas Latvijas. Tie, kas te strādā, brīnišķīgi izprot, cik liela nozīme Jūras vārtiem ir mūsu sarežģītajā laikmetā. Iespējams, ka viņu darbs nav pamanāms, bet tieši viņi darbina šo mehānismu. Tieši viņi dod ieskatu kultūras dzīvē arī jaunajai paaudzei, kas ir mūsu nākotne.